tu vari man mēģināt pārdot peldbaseinā baltmaizi, vai ne? Tu vari iet garām tur tajā ailē, kur es peldos, un teikt, klausies, te ir diezgan laba baltmaizi, negribu nopirkt. Kā peldu tu gribās ēst, īstenībā nav slikta ideja. Piemēram, bet tā problēma ir tā, ka diezgan liela iespēja, ka es viņu tur nenopirkšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu pieredzis baltmaizi pirkt veikalā, vai ne? Labdien, jūs esat nonākuši vai pieslēgušies vai kaut kādā citā veidā šeit atnākuši. šajā vietā, ko sauc par tavu darīšanu, kur mēs ar Jāni runājam par visādām uzņēmumu būšanām. Jā, uzņēmēju darbības būšanām, par biznesiem. Jā, un arī nebūšanām citreiz. Un šodien mums ir jārunā, un mēs labprāt to darīsim par pārdošanu. Jā. Un es sāku tagad par to pārdošanu tā domāt, ka ko tur vispār daudz runāt par to pārdošanu, jo padomā, es tā atceros, mēs iepriekšējās sērijās mēs esam secinājuši, ka tādu īpaši lielu, unikālu ideju meklēt nevajag, vajag tā piezemēt skatīties. Mēs esam secinājuši, ka tiem, kam tas ir vajadzīgs no mazajiem uzņēmumiem, ir ok sagatavot biznesa plānu, nav obligāti, bet tas ir ok. Ja tas mieru rada. Mēs esam secinājuši arī, ka ir vērts piesaistīt sadarbības partneri vai partneru uzpat, jo tas var palīdzēt sākumā. Ko mēs vēl runājam, ka naudu vajadzētu uztvert kā instrumentu, ka tad, kad ir vajadzīgs finansējums, ka vispirms būtu jāizlieto dažādi granti un atbalsta instrumenti, pēc tam var arī aizņemties un pašos beigās tad to savu naudu. Sava līdzdalība jebkurā gadījumā vienmēr tiek prasīta, bet ideālā variantā būtu jābūt kaut kam, kas tev ir risks pilventiņš, jo likviditāte, diemžēl, tev nebūs sākumā. Un esam secinājuši, ka galvenais mērķis ikvienam uzņēmumam ir peļņas gūšana. Man liekas, ka mums viss ir skaidrs. Jāni, mēs varam vērt vaļā to tavu restorānu kaut vai pēc pāris nedēļām. Pilnīgi noteikti. Un tagad iedomājies, un atverās viņam vaļā durvis. Jā, un tur stāv cilvēki, protams. Un viņu tur nebūs. Osvald. Un tā ir tā visinteresantākā lieta. Tātad viena lieta. Varētu šķist, mans produkts pārdod pats sevi ir bieži vien. Ja tas ir lielisks produkts, tur taču radīsies pircēji paši no sevis. Viņi uzzinās par šo produktu un pilnīgi noteikti atnāks un nopirks. Mums īstenībā ir tā, ka šodien mēs runājam par pārdošanu, nākošajās sērijā mēs runāsim par komunikāciju, bet ir jāsaprot, ka ir pamatīga atšķirības starp šiem diviem. Un īstenībā, lai cik dīvaini neliktos pārdošana, tehniski ir lielāka komunikācija nekā tā, ko mēs saucam par komunikāciju, nekā reklāmu. Un tātad pārdošana ir svarīgākā uzņēmuma funkcija. Lai cik tas neliktos dīvaini, un cilvēki var ar mani strīdēties, protams, taču reizēm, lai saprastu, cik pārdošana ir svarīga, ieiet veikalā un padomājiet, cik jūs prāt sliktu produktu tur atrodas. Viņi tur būs. Mēs visi zinām, pēc katra no mūsu galvā esošajiem kaut kādiem kvalitātes standartiem, vai ne? Veikals ir pilns ar nepārāk labām precēm. Vai nevajadzīgām. Lielākoties nevajadzīgām. Man jau vajag tikai dažas. Tikai tās, kuras tev vajag. Jā. Lūk, un tad tā interesantā lieta ir tā, ka pārdošanas rezultāts ir fakts, ka tie produkti tur atrodas. Pārdošanas rezultāts ir fakts, ka mēs varam aiziet un nopirkt produktu. Ir neliels izņēmums, protams, tīri digitāli, tā teikt, digitāliem produktiem, kur ir pieejami digitālajā vidē, tur pārdošana arī ir. Viņa vienkārši ir neatšķirama no reklāmas, neatšķirama no komunikācijas. Viss pārējais pēc būtības pārdošanas rezultāts. Tātad daudz biežāk es esmu redzējis labus pārdevējus ar varbūt, es teikšu tā, viduvēji nostrādāt, viduvēji pabeigtu produktu, kuriem ir patiešām labi finanšu rezultāti, nekā es esmu redzējis perfektos, nopulētos produktus ar sliktu, to var tiešām teikt objektīvi sliktu pārdošanu, kuriem būtu labs finanšu rezultāts. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Tu nevar uztaisīt super produktu, par viņu taču neviens nezina. Viņš nav nevienā plauktā neatrodas. Viņš netiek nekādā veidā tirgots, ja mēs tā varētu teikt. Bet kas tas tāds ir labs pārdevējs? Ar kādām īpašībām šis cilvēks ir apveltīts? Ko viņš tā dara? Manā izpratnē pirmā asociācija, kas man ir pārdošana, tad tāda bišķiņa uzbāšanās. Jā. Tā ir uzbāšanās, tā ir mēģināšana iesmērēt kaut ko, Iesmērētājs.
Kādam jābūt labam iesmērētājam? Svarīgi ir saprast atšķirību. Tātad mēs runājam par pārdošanu kā par procesu vai par pārdevēju kā par cilvēku. Pārdevējs, labs pārdevējs, viņš varētu būt ar šīm negatīvajām īpašībām, par kurām mēs runājam, bet pārdošana kā process bieži vien jau nenozīmē, ka mēs mēģinām produktu kaut līdz gala patērētājiem aizgādāt. Pārdošana jau ir process, kas nodrošina, ka tavs produkts ir plauktā veikalā. Saprot, un tajā brīdī tava otrā pusē jau nav pircējs, tava otrā pusē ir kāds, kas ir iepirkšanas speciālists kaut kādā, piemēram, mazumtirdzniecības tīklā, vai varbūt vairumtirdzniecībā, vai varbūt tas ir ārzemju veikals, kurš tev var paņemt. Reizēm īstenībā pārdošanas process nozīmē attiecību sakārtošanu starp tevi un starp pārdošanas platformām. Ja tu gribi tirgot savu preci Amazon vai tur nezinu Etsy platformās vai tie pašā Facebookā daudz tirgo, pārdošanas process nozīmē šī pārdošanas iespējošana. Cilvēku valodā runājot, tu uztais kontu, tu ieliec tur produktu, saliec tur bildes, tu nodrošini to, lai tas viss tur ir pieejams. Tu tātad iekārto to savu Amazon veikalu. Tā ir pārdošana. Tā, ka tas ir tāds pārdevējs, ir ļoti maza kripatiņa un ļoti bieži īstenībā uzņēmumam, kas kaut ko ražo, pārdevējs kā tāds vispār nemaz nav. Jo tāpēc, ka liela daļa no uzņēmumiem savu produkciju patiešo vispār nevienam netirgo. Bet tā vai citā, tad šis process sākās ar to, ka mēs saprotam, kādā veidā tas produkts vai pakalpojums nonāks līdz tam cilvēkam, par kuru mēs esam iedomājušies, ka tas varētu būt pircējs. Tātad sākam ar to, ka mēs ražojam kaut ko. Mēs esam izdomājuši, ka mēs gribam ražot trofejs, kuras dod uzvarētājiem sacensībās. Tātad mums ir vajadzīgi uzvarētāji. Ir vajadzīgi uzvarētāji. Nē, Osvald, mūsdienās trofejas dod par piedalīšanos, tā ka mums vairs nav vajadzīgi nekāda uzvarētāja. Vajadzīgi kādi, kas piedalās. Jo piedalīšanās jau arī ir. Bet zini, kā ir skolās, man liekas, ka piedalīšanās ir diezgan brīvprātīgi obligāti. Tā ka tu mūsdienas no tās trofejas jau vairs nevar izvairīties. Tā ka es esmu izpētījis tirgu, es sapratu, ka trofejām tūlīt tās pakalpojums, tā kā pieprasījums pamatīgi augs. Lūk, un man ir kaut kādas veidas spiedis, kuras tās trofejas tur štancē. Man liekas, ka nav nevis mākās jausmas, kādās trofejas tiek ražotas, bet tāda... Tu domā kausi, ja? Kausi, jā, ir kausi. Vai jebkādi ir jau trofejas kaut kādās formās, vai ne? Lūk, tātad... Varētu būt kauss un vimpels, piemēram. Piemēram, vimpeļu biznesā es izdomāju, ka es neiešu, tas man tāds, drusku nezināmāks. Jo vimpels, viņam varētu būt renesants, jo viņš tāds mazliet pazudis. Situācijā, kurā īstenībā dod trofejas par piedalīšanos, vimpels varētu būt ekonomiski izdevīgāks pasākums. Varbūt mēs varētu pāriet arī uz ordeņiem palēnām. Tas tā. Jā. Bet lūk, tātad es ražoju tos kausus. Tad man ir jautājums, tā kā es viņus ražoju, bet kādam taču viņi ir arī jānopērk, vai ne? Un tad ir jautājums, kā es viņus aizgādāju, kādā veidā es viņus aizgādāju līdz gala patērētājiem. Taisīt e-veikalu, kurš pārdod kausus, ir labi, bet tas neaptvers manējo auditoriju. Tāpēc, ka manējai auditorijai tas nozīmētu, ka būtu jāmaina savu patērētāju paradumi un jāmēģina tagad tos savus kausus vai ne tās trofejas meklēt kaut kur viņš to nav pieredzis darīt. Tas ir reklāmas ziņā ļoti smags sloks, tie ir milzīgi izdevumi. Tātad es nekad neieteiktu šādam produktam izmantot internetu reklāmas pakalpojumu. Tas, ko es ieteiktu izdarīt, ir padomāt, parunāt apkārt ar cilvēkiem, pajautāt viņiem, kur viņi šīs trofejas pērk. Tātad, kāds ir tas, es aizietu uz skolu, vai ne, es aizietu uz kaut kādu, nezinu, sporta veidu asociāciju un paprasītu, sakiet, lūdzu, kur jūs iegādājaties tos savus kausus? Viņi tev pateiktu, nezinu, viens pie vietējā graviera, vai ne? Temu droši. Viens Temu, viens vēl kaut kur, ja vajag specializētākus, vai ne, tad gan jau tur kaut kur, nezinu, pasūt no kaut kurien. Mēs visas šīs lietiņas pierakstām. Jā, bet šeit jau, piedod, Jānis, tev pārstas, bet šī brīdī jau sākās tā aktīvā pārdošana, tad tajā skolā tu sāc, kā saka, pārliecināt viņus, ka tu labāk, manējie kausi ir tā kā zeltītāki, spīdīgāki. Jā, ideālā variantā, ja tu viņus tajā brīdī jau ražo, tad tu apvieno šīs lietas. Tu, protams, ka pie reizes viņiem pasaka to, ka tagad tie kausi ir nopērkami pie manis, bet visbiežāk šādās situācijās izrādīsies, ka eksistē kaut kāda veida patēriņa mezgli. Eksistē kaut kāda veida uzņēmumi, es teikšu tā, uzņēmumi, kuri ir pierastie, uzņēmumi, pie kuriem iet pēc tiem kausiem. Ja izrādīsies, ka tā nav, tajā brīdī skaidrs, tu uztaisi sarakstu ar visām sporta asociācijām, apzvani viņas viss, aizēj pie kādām ciemos, sadāvini viņiem trofeju par piedalīšanos šajā pārdošanas procesā, un tā lieta ir darīta. Bet visdrīzāk būs tā, ka tu atradīsi, ka eksistē kaut kāda veida platformas vai kaut kāda veida fiziskas vietas, kur kausi tiek pirkti. Pierakstām un
To mēs varētu saukt par īstenībā tirgus izpētes procesu, ko tu esi pirms tam veicis. Pierakstām un apzvanām tos izplatītājus, sarunājam, ka mūsēja kaus pie viņiem stāv. Visdrīzāk, ko mēs sastapsimies šajā procesā, mēs sastapsimies ar to, ka, piemēram, iepirkuma cena ir par dārgu vai kausa specifikācija ir neatbilstoša. Tajā brīdī mums sākās mārketinga process, ko sauc par produktēšanu, ka mēs to produktu uzlabojam tā, lai viņš nedaudz tā kā atbilstu tam, ko tas patērētājs no mums, ko tas iepirkējs no mums prasa. Mēs pieliekam kaut ko klāt tam produktam, nokrāsojam zaļu vai ko. Jā, taču svarīgi ir neaizrauties ar šo. Un te uzreiz var teikt, tātad, domājot par visbiežāk pieļautiem kļūdām uzņēmējiem, visbiežāk pieļautā uzņēmēja kļūda ir tā, ka viņš neņem vērā to pārdošanas procesu. Par to mēs parunāsim tūlītās, ka mēs runāsim par pārdošanas izmaksām, bet viena svarīga lieta, ko saprast, ir, un šī ir dziļa psiholoģiska lieta, es centīšos to izskaidrot tā, lai visiem ir saprotami. Tātad, mēs uzskatām, ka ja mūsu produktu nepērk, ir kaut kur vaina mūsu produktā. Ka vajag uzlabot, tieši tā. Un tā mēdz būt vislielākā kļūda, jo, lai vairāk pārdotu, ir vairāk, kas jādara, nevis jāražo, nevis jaunu produktu jāuztais, bet, lai pārdot vairāk, ir vairāk jāpārdod. Tas ir tieši tik vienkārši. Tas ir tāds... Tā tautoloģija, ka mēs vienkārši arī... Jā, tāds pārdotais izteiciens. Vienkārši reizēm gadās situācijas, kad man ir jākonsultē uzņēmējs, un viņš ir produktu jau tur 5. versijas izstrādes fāzē, kādēļ? Tādēļ, ka viņam nav labi pārdošanas rezultāti. Un tad es jautāju, kādas ir bijis tavas pārdošanas aktivitātes, kur tu esi mēģinājis to produktu nopārdot. Un tad izrādās, ka tā īsti nekur. Tas cilvēks skatās uz to, ka ir viņam, piemēram, ekspozīcijas ir lietotāji, kas ir apmeklētāji viņa lapai, viņi tur ir iegājuši, kaut ko viņi tur ir paskatījušies, viņi ir aizgājuši projām. Secinājums tiem cilvēkiem, mans produkts nepatīk, tātad es taisīšu citu produktu. Vai reizēm gadās, ja tu taisi kaut kādus specifiskus produktus specifiskām autoriem, tu aizēji ar tās autorijas to vienu cilvēku parunā, viņš tev uzskaita lietas, ko viņš no tā produkta gribētu, tas ir tas ideālais produkts, kur tu nekad tāpat tās neuztaisīs, un tad tu domā, tagad man nav jāiet pie pārējiem, un tagad man jāsēžās apakaļ savā laboratorijā, vai ne, un jāuzlabo tas produkts. Nē. Tā nav. Tas liekas intuitīvi pareizi, bet tā absolūti nav. Tikai tad, kad tu esi izmantojis sevis definētos pārdošanas rīkus, es teiktu uz kādiem procentiem 50%, tad tu vari teikt, ka produktam kaut kas nav kārtībā. Bet kas ir tādi par definētiem pārdošanas rīkiem? Piemēram, mazumtirdzniecības tīkli. Reizēm cilvēks saka, es nevaru sadabūt rokās Rimī produktu menedžeri, jātais jauns produkts. Pag. Varbūt tomēr pamēģinām sadabūt to menedžeru vai ne rokā, un tur stāsts arī, es nezinu, mēs televīzijas raidījumā par šo runājam, bet stāsts bija no uzņēmējām, kuras arī bija uztaisījušas kā mērķi, tā kā tikt Rimī plauktā. Es uzskatu personīgi, es varbūt ražot pārtiku, tas varbūt nebūtu mans galvenais mērķis, bet katram ir savs. Lūk, un, protams, ka tie produktu grupas vadītāji, vai ne, tie nav cilvēki, kas sevi reklamē internetā, vai ne, bet viņas ir uzzinājušas, kurš tas ir, caur cilvēkiem kaut kur, viņas netiek klāt tam cilvēkiem, jo tas cilvēks, nezinu, nav viņām e-pasta adrese vai kaut kas tamlīdzīgs, vai arī tas vienkārši ir piegājiens, kas tām uzņēmējām licies labākais, viņas tam produktu grupas vadītājiem seko līdzi internetā. Ko viņš runā? Kur viņš tiek pieminēts, un atrod to, ka tas produktu grupas vadītājs uzstāsies kaut kādā seminārā, pilnīgi nesaistītā vispār ne ar ko, no tā, ko dara tās uzņēmējs. Viņas tagad aizbrauc uz to semināru un noķer to produktu grupas vadītāju pa ceļam uz tualeti. Tāpēc, ka tas ir, kā, reku, un iet pie tā vadītāja un saka, reklamos produkts, lieciet viņu plauktā. Produktu grupas vadītājs, protams, apjūtas un saka, ļaut man aiziet uz tualeti, viņš aiziet uz tualeti, apakaļ jau viņi vairs nelaida, un, protams, ka produkts ir Rimī plauktos. Tā ir tāda, kāda saka... Bet tā ir pārdošana. Tā ir tīrā, šis ir tīrs pārdošanas process, protams, un tad ir jautājums, vai tu plāno kaut ko iesmērēt kādam, tad man tev pretī ir atbildi, tu esi uzņēmējs, kas ražo produktu, kas ir iesmērējams. Tā kā tu apzināti par to tā domā, man uzreiz jāsaka, psiholoģiski tavs uzņēmēja ceļš būs grūts. Ja tu ražo produktu, kurš tas pašam šķiet, ka tu nesaki, bezcerīgs, bet būs grūts. Bezcerīgs, situācija nav nekāda. Labi, bet tad, ja es pareizi saprotu, tad pirmais pārdošanas solis faktiski ir saprast mērķa auditoriju, ja, kā tu teici, tad skolas kaut kas. Tas jau ir mārketinga. Man patīk parasti runāt hierarhijās. Tātad mums ir mārketinga process, kas ir pārstāvošs process. Jā, un tad ietvaros ir pārdošana. Pārdošana ir viena sastāvdaļa. Tātad mērķa auditorijas noteikšana ir tirgus analīze. Tas ir pie mārketinga, vairāk nevis pie pārdošanas, bet atkal katrā uzņēmumā tas tiek citādāk kā organizēts. Tātad, ja mēs gribam iet visu procesu cauri, mēs nosakām, kam produkts ir paredzēts,
Tā ir mērķa auditorijas definēšana. Tad mēs nosakām, kādos kanālos tie cilvēki parasti pērk, tā ir tirgus analīze. Tad mēs paskatāmies, kādos kanālos mūsu konkurenti produkti pieejami, tā ir konkurenta analīze. Un tad mēs saprotam, kuros no tiem kanāliem mums būtu visjēdzīgāk tikt kā parametrus, kā apsvērums tam, kuros kanālos mums ir jāiet, vai cik dīvaini neliktos, izmantojam tīri cilvēciskus. Kas mums labāk padodas. Viens cilvēks nevar stāvēt gada tirgu ar saviem produktu, jo viņš ir pārāk kautrīgs, piemēram. Tas ir pilnīgi normāli. Tātad, ko mēs darām, mēs to kautrību ievirzam sliedēs, kad labāk parunāt ar mazāk cilvēkiem, bet labāk nekā ar vairāk cilvēkiem, bet paviršāk. Tātad mēs apstājām vietējos mazos veikalus, piemēram. Tādā veidā mēs nosakām mērķa auditoriju, mēs nosakām kanālus, mēs izvēlamies tos kanālus atbilstoši tam, kā mēs jūtam, kur mēs labāk varēsim pārdot. Un tad mēs veicam šīs aktivitātes, kas ir pārdošanas aktivitātes. Man, piemēram, viens labs piemērs par ārzemēm. Kā meklēt ārzemju pārdošanas kanālus. Tātad, ieejam, es šogad esmu arī stāstījis televīzijas raidījumā, tā kā es atkārtošana zināšana māte, kā zināms. Tātad mēs ražojam tos pašus savējos kausus. Mēs ieejam, un mēs izdomājam, ka mūsu mērķa auditorija ir kaut kur ārzemēs. Kur? Vienalga. Jautājums, kā mēs to nosakām, uzmetam monētu. Par monētas principiem mēs pēc tam uzmetam monētu, jo tāpēc, kad kausus pērk visur. Tas ir mans minējums. Varbūt, ka eksistē valsts, kurā pret kausiem ir kaut kāda kultūras, kaut kādas pretestība, vai ne, to tad vajadzētu uzzināt internetā. Tātad mēs nodefinējam, ka mūsu mērķa tirgus ir, es nezinu, kāpēc populāri teikt Skandināvija Latvijā. Tātad mūsu mērķa tirgus ir Skandināvija, bet mēs, protams, nevienā skandināvu valodā nerunājam. Kas ir jādara? Ierakstam vārdu kauss, ierakstam vārdu trofeja, tulkotājā, internetu, pastamies, kā tas tiek tulkots uz zviedru valodu. Tad mēs ieejam iekšā attēlu meklētājā. Attēlu meklētājā. Visvieglākais būtu teikt Google Image Search, vai ne? Jebkur. Un tad mēs ierakstam tos pārtulkotos vārdus. Ja attēli, kas izmetās laukā, ir līdzīgi mūsējiem produktam, tad ka mēs esam pārtulkojuši precīzi. Tas nozīmē, ka vietējais cilvēks ar šādu vārdu visdrīzāk tos kausus varētu meklēt. Tad mēs ieejam iekšā karšu sistēmā, piemēram, Google kartēs, un sadalām visu Zviedriju tādos kvadrantos. Un ieejam Google karšu meklētājā, ierakstam šo meklētāju vārdu. Mums laukā izliks veikali, kas tirgo šādas lietas. Tātad, kāpēc to nedarīt Google meklētāju? Google meklētājs, manuprāt, ir es atvainojos par izteicienu aizkakāts ciet ar visu, kas vien nav tikai tavs rezultāts, ko tu gribi atrast. Bet Google kartes nevar tā atļauties, vai ne? Viņam jāparāda reāla vieta. Tātad, kad mēs izdabonam laukā visas Zviedrijas vietas, kas tirgo šos kausus, mēs tur varam dabūt viņu e-pasta adreses, telefonu numurus, pilnīgi vispārējo. Tad mēs sēžamies pie telefona un zvanām. Ideālā variantā kamēr mēs zvanām, mēs esam visiem pārējiem izsūtījuši e-pastu. Lai visi zinātu, ka mēs esam. Un tad mēs zvanām, izzvanāmies visiem cauri. Šādi ir pārdošana. Tātad vienkārši, nezinot valodu, mēs varam tirgot. Jautājums, vai mēs varam, nezinot valodu, notirgot pa telefonu, vēl pagaidām mākslīgais intelekts nav tik tālu attīstījies, bet es saku, tas ir pāris gadu jautājums. E-pastā mierīgi. Uzrakstu, ko tu gribi, pārtulko, aizsūti viņam. Un šādi caur tulkošanu es pats diezgan daudz runāju šādi, ka es redzu, ka mēs runājam caur tulku, jo tāpēc, ka tas teksts nekādā jēgā vispār neiet kopā, bet tam nav nozīmes. Pārdevējiem ir jāsaprot, ka viņa uzdevums ir nevis sazināties gramatiski pareizā valodā, bet gan pārdot. Obligātās 30 sekundes. Tiem, kam sanāk, ir jāturpina, un Luminor atbalstīs. Tātad ir jauns produkts, kas ir aizdevums sadarbībā ar Eiropas investīciju banku. Aizdevums ir samazināt procentu likmi uzņēmumu attīstībai, iekārtu iegādēji vai auto leasingam. Tātad pieteikties var uzņēmumi sākot no viena pilna darbības gada, kredīts no 10 000 eiro uz augšu. Piesakies! Bet kāpēc tad ir tā, kā es esmu bieži vien dzirdējis, ka ar to pārdošanu cilvēku nodarboties negrib, ka tas ir bezmazliet visgrūtākais un produktu uzlabot jā, pārdot sākt, nē. Kāpēc tā ir? Uzlabot jā, pārdot nē. Tātad tas ir saistīts ar psiholoģiskām barjerām. Un jo ātrāk mēs viņus sevi pamanām, jo ātrāk mēs varam ar to cīnīties. Man ir ļoti interesanta pieredze ar kā to sauc, zināšanu ietilpīgiem produktiem, kuri patiešām ir zinātnieki, kur ir inženieri, kur ir programmētāji, kur ir taisījuši produktu, un tas, ko viņi dara, ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tad viņi atnāk uz konsultāciju, un tad tas, ko es viņam izstāstu, ir ārkārtīgi viegli, vai ne? Jo tas, ko es tikko izstāstīju, tas ir, tur nav jābūt nekādai izglītībai, lai to izdarītu, bet izrādās, ka viegli un sarežģīti ir uz dažādām dimensijām. Tātad sarežģīti pretī ir vienkārši, viegli pretī ir grūti.
Tātad pārdošanas process ir ārkārtīgi vienkāršs, bet psiholoģiski ārkārtīgi grūts. Man ir teorija par šo. Tas ir saistīts ar to, ka mums reizēm ir bail no interakcijas, un mums baidoties no interakcijas, mums bail no atraidījuma. Tātad, un to var pamanīt situācijās, kurās cilvēki izvēlas nerunāt citā valodā, jo viņiem ir bail no savu akcentu, piemēram, viņiem ir bail, ka viņi pateiks kaut ko nepareizu. Tātad tās bailes neiederēties. Tās bailes ļoti interesanti padomāt, viņas nāk no seniem laikiem, jo kādreiz bailes neiederēties bija bailes par savu dzīvību. Vai ne? Ja tu neiederējies apkārtējā vidē, tev izlika ārpus ciemata sienām, un tad tev apēd lācis. Vai ne? Un tās bailes mums vēl joprojām, pēc visiem šiem tūkstošiem gadu, tās ir bailes par izdzīvošanu. Vai ne? Un viņas ir pilnīgi normālas bailes. Vienkārši viņām mūsdienās tā īsti vairs nav nekādas vietas. Un tā ir tā interesantā lieta. Tātad pārdošanas process saistās ar mūsu ļoti dziļi iekšā esošajām bailēm, kuras mēs bieži vien pat nevaram objektivizēt. Mēs nevaram viņas apskatīt kā objektu. Un tā ir tik interesanta lieta, ka cilvēks nāk un viņš vēl joprojām neredz. Un tad man viņš jāiepazīstina ar to, ka viņam ir bail. Un viņš to bieži vien neatzīst. Un tad es saku, labi, vai mēs esam vienojušies par lietām, kas pārdošanā ir jāizdara? Jā. Vai mēs esam vienojušies, ka citu veidu, kā nokļūt līdz mūsu vēlamiem rezultātam, nav? Esam. Labi, tiekamies pēc mēneša. Mēs tiekamies pēc mēneša. Un nekā nav. Bet vēl, tu vēl varēji pieminēt, ka vai mēs esam vienojušies par to, ka sliktākais, kas var notikt, ir kāds mums pateiks paldies, nē, šoreiz. Es taču vienmēr to saku, un tā ir tik interesanta lieta, bet tev ir sevī jāieraug tās bailes, visiem viņas mums ir. Un teiksim tā, man reizēm ir jautājuši, vai ir kāds cilvēks, kas piedzimst par labu pārdevēju, par tādu, kas iet un runā. Es saku, jā. Bet tie ir psihopāti. Tie ir cilvēki, kas neapzinās šo atstumtības, to principu. Viņi, protams, pēc tam jau dzīvē mēs iemācāmies, ka nekādas briesmas tur nav. Bet vai, ja cilvēks piedzimst tāds, tas nozīmē, ka viņam kaut kas nav kārtībā ar galvu. Es atvainojos, ka iespējams, ka tur ir kaut kāda patoloģija, jo tās ir normālas bailes. Viņām ir jābūt, mums ir jāvar iederēties tajā sabiedrībā, kurā mēs atrodamies. Bet tu jau pareizi ieskicēji, kas ir sliktākais, kas var notikt? Pilnīgi nekas. Un es reizēm saku, patiešām iedomājamies patiešām sliktāko scenāriju. Kā tu zvani uz veikalu Zviedrijā, lai piedāvātu savējos kausus. Turpretī izrādās cilvēki. Visvienkāršākais ir, ka viņš nerunā vispār nevienā tev saprotamā valodā, un ar to tā saruna arī beidzās. Un tagad iedomājamies, pamodelējam ārpus normālā robežas. Tātad viņš paceļ klausuli, tu pasaka, hello, I am selling trophy, do you buy trophy? Un viņš tā, what did you just say? Viņš dusmīgs. Viņš paliek dusmīgs, ko tu tikko pateici? Un tu saki, nē, es domāju, varbūt jūs... Kā tu iedomājies man zvanīt? Tā, kas tas ir pa numuru? Skatāmies. Tālāk viņš ir uzzinājis no telefona pakalpojumu sniedzēja, viņš tad tev zvana atpakaļ. Viņš saka, šeit cilvēks no Stokholmas zvana, es esmu nopircis biļeti lidmašīnā, es braucu tev nošaut un nomet klausuli. Labs stāsts, vai ne? Tāda mazliet pārspīlēts. Nedaudz. Bet reizēm man tas palīdz darbā ar klientiem, jo es saku, tu iedomājies tādu situāciju? Nē, es neiedomājies tādu situāciju. Tad visdrīzāk, ka viņa nenotiks. Kas ir ļaunākais? Saklieks uz tevi, vai ne? Kas ir pats sliktākais, kas var notikt? Neatbildēs tev. Kaut ko pateiks tev nesaprotamā valodā. Tas reizēm arī par to, ka cilvēks saka, es nerunāju valodā. Es saku, bet tu jau nezinu, vai viņš nerunā tādā valodā, kādā tu runā. Sliktākais gadījums, bet šis gan ir neefektīvs gadījums. Sliktākais gadījums tāds, ja tu nerunā nevienā valodā un viņš nerunā nevienā citā valodā, tu piezvani viņam piedāvā latviski. Varbūt kaut kā jūs esat sapratušies. Šogan es neiesaku, tas ir neefektīvi, bet tā problēma ir tā, ka pārdošana ir tehniski vienkārša, bet psiholoģiski emocionāli ārkārtīgi grūta lieta. Un tāpēc tas izskaidro, ka es labprāt pasēžu ilgāk pie savu produktu, vēl vienu gadu. Jā, tāpēc, ka tā ir vieta, kur mēs jūtamies komfortabli, un tā ir vieta, kas mums patīk, un mēs esam cakinājuši to produktu, neviens viņu nepērk, labi, es pataisīšu vēl drusciņu, vai nevis. Un tā, ka, vajag saprast mums, ka bailes no atraidījuma ir normāla lieta, bailēm kā tādām ir vieta tur. Vienkārši, kaut saka, mēs runājam par pārdošanu, tur savukārt tām bailēm sen vietas vairs nav. Bailēm vieta ir sabiedrībā, starp draugiem. Mēs negribam būt atraidīti, mēs negribam kaut kādā kopienā, kurā mēs atrodamies. Tas ir normāli, un tas būtu tā jābūt, jo tas, kas veido mūs kā sabiedrību. Pārdošana? Nē. Un reizēm man mēdz teikt to, ka, ko tad es viņam uzmākšos, varbūt viņam nemaz nevajag.
Es saku, bet ļauj viņam tev to pateikt. Kā tu zini, vai viņam vajag vai nevajag? Vai reizēm cilvēki domā citu vietā? Jo tā ir tā incidenta lieta. Es tik spilgti kā konsultants redzu, jo man ir bieži jāstrādā. Jo pārdošanas problēmas ir visbiežākās un visnozīmīgākās problēmas maziem un jauniem uzņēmējiem. Un es tik labi redzu to psiholoģisko maskēšanās mehānismu, kāds mums katram ir. Katram viņš ir drusku citādāks. Un mans ieteikums vienmēr ir identificēt sevī tās bailes. Un tad viss būs kārtībā. Un vienkārši tu sāks ar viņām strādāt. Jo reizēm gadās cilvēks saka, nē, man tur tomēr, viņš laikam bija tāds, kas tur kaut ko, es saku, laikam? Viņš tev nepateica. Izties, ka viņam nevajag. Es tā negribēju beigi viņam uzmākties. Bet viņam, ko nozīmē uzmākties? Tu viņam pasaka, vai tev vajag? Ja viņš tev pasaka, nē, man nevajag, super. Pārdošanas darbība ir veikta. Tu esi, tā teikt, veicis šo darbību. Viņš ir sapratis, kas ir produkts, viņš ir pateicis, ka viņam nevajag. Labi, ideālā variantā, es vēl pēdējo piebildīšu, ideālā variantā tu viņam paprasti, kāpēc nevajag. Tas ir perfekti nostrādāt pārdošanu. Nu labi, bet tagad mums ir, neteiksim 100%, bet 90% atbildes nē, paldies, man nevajag. Jā. Kāds ir nākamais solis, ko mēs tiem kausiem tagad darām? Lūk, tātad 90% ir pateikuši no kausiem, viņiem nevajag. Tajā brīdī ir jautājums, tātad, ja viņi tirgo kausus, ja es esmu apzvanījis tādus uzņēmumus, kas kausus netirgo, bet mums šķiet, ka viņus varētu tirgot, un viņi pasaka nevajag, tas nozīmē, ka mūsu eksperimenti ar izplatīšanas kanāliem visdrīzāk būs neveiksmīgi. Tātad zvanam tomēr tiem, kas tos kausus tirgo. Ja 90% no viņiem ir atbildējuši, ka viņiem nevajag, aptuveni pēc kādiem procentiem, 20-30, man liekas, tev ienākt prātā ideja pajautāt, kāpēc viņam nevajag. Jo manā prātā vienmēr ir tāds uzstādījums, ja viņš tur ir, tas produkts, tad manējais tur var būt. Loģiski, vai ne? Un šo es vienmēr saku tiem maziem ražotājiem, kas ražo preces plašam patēriņam, tur pārtiks preces vai tekstili vai kaut tam līdzīgi. Es saku, ja tajā plauktā viņi ir tie produkti, tas nozīmē, ka tajā plauktā var iekļūt. Tie produkti neuzaug kā sēnes tajā plauktā. Kāds kaut ko ir izdarījis, lai viņi tur būtu. Nu, lūk, un šo kausu gadījumā man vienmēr būtu jautājums, kāpēc tev viņus nevajag. Un tad tu sāc saprast to cilvēku iemeslus. Viens teiks pa dārgu. Okay. Viens teiks, viņam kaut kas vēl nepatīk, viens teiks vēl kaut kas, viens teiks, man nepatīk krāsa, viens teiks, man nepatīk tev balss. Jā, es tieši gribēju teikt, ko darīt, tad ja daudz saka, tu man nepatīc, bet labi, tas jau ko darīt? Piesaistīt biznesa partneri, kurš ir pārdevējs, tas ir ārkārtīgi vienkārši atbildes šo jautājumu. Bet tātad, tajā brīdī mēs identificējam galvenos iemeslus, un, ja mēs redzam, ka tie kanāli ir tādi, kuros mums ir jābūt, jo tāpēc, ka citus kanālus patērētājs neizmanto, tajā brīdī mēs sākam strādāt pie trūkuma novēršanas. Bet tikai tad, kad mēs zinām iemeslus, un tikai tad, kad mēs esam aptaujājuši cilvēks, jo, ja tev pirmie divi pasaka, man nepatīk krāsa, tas nozīmē, ka šajā nozarē nepatīk tāda krāsa, tas vienkārši nozīmē, ka tie divi, kuriem tu uzvanīji, viņiem tāda nepatīk. Ja tu esi patiešām apzvanījis un viss saka, es uzvanījos, bet, lilā kausa, mēs tā īsti, mēs nezinām, kur, lai mēs viņus ieliekam. Mēs esam Zviedrijā Zviedrijā lilā kausa, jūs esat redzējis. Tad tev ir jādomā, ok, labi, varbūt mēs lilā viņus neražojam. Tā ka iemesls nekad nevar būt tas, ka nevienam tevi nevajag, ja produkti ir. Ir nelieli izņēmumi, situācijas, kurās mums ir jārada vajadzība pēc produktu. Gan mazumtirdzniecībā, gan arī domājot par, piemēram, digitālu komunikāciju. Respektīvi tāds produkts vēl neeksistē. Tas produkts neeksistē. Tajā brīdī ir uzmanīgi jādomā par pozicionējumu. Jo, ja produkts neeksistē, tad tavs uzdevums ir saprast, kurā plauktā viņam būs jāstāv veikalā. Un arī iztulkot, kas tas tāds ir un kāpēc. Iztulkot patērētājiem saprotamā valodā. Reizēm es saku, vieglākais tulkojums ir, tā kā anekdotē, kā izstās krokodils. Govi es redzējis, esmu pilnīgi ne tā izskatās. Ja? Lūk, tātad kaut vai tā pozicionēt produktu. Kas ir mūsu jaunais produkts? Kausi. Tu zini ordeni. Jā, tas ir kaut kas tā kā drusku līdzīgs, bet tā kā citādāk. Tu zini vimpeli, jāzina vimpeli. Tā kā vimpelis, bet tāds, ko var rokās paturēt. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai iepozicionētu šo produktu to cilvēku prātos, kur būs vai tavējie pārdevēji, vai arī tavējie tiešie pircēji. Bez šāda pozicionējuma mums būs sarežģīti, jo tas vienkārši būs grūti izdarāms. Tā, kad ir situācijas, kad tev nav konkrēti zināms, bet tad tas tavs uzdevums ir kā pārdevējiem iepozicionēt to produktu pret kaut ko citu prātos. Labi, pirms mēs ejam pie tādu jau plašāku jautājumu par pārdošanas izmaksām, vēl maziņš jautājums, kādi ir tie gadījumi, kurus tu vari iedomāties, kad par pārdošanu īsti nav jādomā un ka tas nav pārāk svarīgi? Par pārdošanu svarīgi ir domāt vienmēr, bet, jo tev produkts kaut kā ir, tev kaut kā ar vērtībām ir jāapmainās. Bet amatnieks, kas ir visu laiku, visiem ir zināmi, mani māla, mans krūzītis, es tai Kalnciem tirdziņā, kā esmu, tā esmu. Labi, kaut kad es tur esmu nonācis. Tirdziņš ir to pārdošanu, tā ka tu jau runā par pārdošanu. Jā, bet neko vairāk man arī nevajag. Bet tas ir normāli, bet ja tev ar to pietiek, tas ir normāli.
normāli. Tu jau esi tajā kalnciem tirdziņā, tu savu pārdošanu jau esi izdarījis. Uz Zviedrijas var nezvanīt. Uz Zviedriju, ja tu negribi augt lielāks, taču pasarg dieniņu. Tātad divas gan es piebildīšu. Nevis tikai, ja tu negribi augt lielāks, bet ja tu negribi augt lielāks un vai tevi apmierina tā drošība, kas tev tur ir, viss kārtībā. Vienkārši kalnciem tirdziņš rīt varētu arī nebūt. Piemēram. Nu, labi, es negribu arī biedēt par stāvotnieks, jo viņš tur būs visdrīzāk. Un tā ka ja tev apmierina tas brīdis, kurā tu atrodies, super. Te vēl viena piebilde. Ir uzņēmumi, ir uzņēmēji, kas uzskata, ka es varu drusku saraut to pārdošanu, un tad man pēc tam nebūs vairs jāpārdod. Tā nav, un tā ir ļoti bīstam domāt. Tādēļ, ka mums klienti nāk un iet, mums produkti nāk un iet, konkurenti ir aktīvāki, mazāk aktīvi. Variants, ka es tagad sapārdošu un sadabūšu savējos klientiņus, vai ne, un tad klientiņi man būs un man vairs nebūs jāpārdod, tā ir ārkārtīgi liela kļūda tā uzskatīt. Sākumā mēs tā varam domāt, bet tā kā pavisam mazs uzņēmums, nu, protams, ka tā laiviņa vai ne šūpojās, tu sākumā uz ražošanu vairāk resursus savējos velti, tad drusku uz pārdošanu, tad uz ražošanu, tad uz pārdošanu. Bet tikko jau tev ir normāls saraksts ar izplatīšanas kanāliem, pie viņiem ir jāstrādā. Pārdošana ir process uzņēmumā, kas nekad nebeidzas. Tas nav projekts, kur tu uzņemies, un tad es izdarīšu, un viss. Un īpaši smagi ir produktu ražotājiem, kas uzskata, ka viņiem vajag 2-3 lielos iepirkējus. Un tajā brīdī viss viņiem dzīvē būs kārtībā. Es varu pateikt pavisam reāls piemērus, tātad, kas mums bieži gadās. Cilvēks saka, es gribu saražot koka tur, lietas, tā, lai man IKEA būtu manējais iepirkējs. Kāpēc? Tāpēc, ka IKEA ir pasaulē lielākais šādi tipu uzņēmums, blablabla, viņi iepērk, ja tu tiec viņiem iepērkamos sarakstā, tad tu esi nodrošināts uz mūžu. Es nezinu, no kurienes vispār nāk šāds baumas cilvēkiem prātā, bet tātad, iedomājamies, ir iemesls, kāpēc viņi ir lielākais uzņēmums savā jomā. Tāpēc, ka viņi var nodrošināt peļņu, konstantu peļņu. Tātad, lai nodrošinātu peļņu, kas tev ir jādara, tev ir jāpalielina ienākumi un jāsamazina izdevumi. Uz ko tu samazina izdevumus, uz piegādātāju rēķina. Un tagad iedomājies, tu ražo krēslus, un vienu gadu IKEA tev ir izvēlējušies kā par savējo krēslu piegādātāju. Tie brīdī tu nomet nost pilnīgi visus savus pārējos klientus, dubulto ražošanas apjomus, pieņem jauns cilvēks, nopērc jaunas iekārtas un dragātos krēslus uz IKEA. Paiet gads. Un IKEA tev atsūt vēstuli. Labdien! Mēs esam ārkārtīgi priecīgi un pagodināti par mūsu sadarbības partneriem visā pasaulē. Mēs esam priecīgi paziņot, ka mums ir kārtējais pārdošanas rekords uzstādīts, un, lai mēs visi būtu efektīvāki, no nākamā gada mēs atsūtam jūs tagad jauno iepirkšanas cenu sarakstu. Un tā iepirkšanas cena ir par 10% zemāka. Tas ir, lai mums visiem būtu labāk. Tas ir, lai visiem būtu labāk. Mēs taču visi efektivizējam, mēs visi uzlabojam. Nu, ok, tev atsūt šī tādu, tajā brīdī tev liekas, tu vēl uzķeries uz tā pirmajā reizē, un tev liekas, īstenībā viņi jau saprot, ko viņi runā. Ne? Nu, labi, uz kaut ko mēs tagad ieknapināsimies. Nu, labi, ieknapinājāmies, turpinam ražot. Apjoms lielāks, cena mazāk. Labi, kaut kā. Mēs to varam norakstīt uz mērogošanu. Paiet gads. Un tiek atsūtīt tieši tādu pati vēstuli. Vēlreiz, mēs par 10% samazinām iepirkšanas cenu. Tu sāc domāt, paga. Ir taču inflācija galā, nevis deflācija. Piemēram, jā. Un tu sāc domāt, paga, kaut kas šeit īsti nav tīrs. Bet tu domājies tajā brīdī, tev ir 100 darbinieki, tev ir nopirkts iekārtas, tev ir kredīti, šī tik tālu vai ne pāri ausīm, un tu neko nevar izdarīt. Un tajā brīdī tu domā, ok, labi, es mēģināšu sadabūt apakaļ vecos klientus. Tev pārdošanas jau vairs nav uzņēmumā. Tu neko vairs nevari sadabūt apakaļ. Tāpēc, ka tu esi visu efektivizējis līdz pēdējiem, tu esi atlaidis visu savu pārdošanas nodeli, izpildīt to lielā, un tas nav tikai IKEA gadījums. Tā rīkojas pilnīgi absolūti viss. Tātad ļoti uzmanīgi ar šo, ļoti uzmanīgi ar šo. Uzņēmums, kurš uzskata, ka viņam kādreiz nebūs vajadzīgs pārdošanas departaments, ir uzņēmums, kas sev pēc būtības nolēms neveiksmē ilgtermiņā. Tā kā pārdošana ir ļoti svarīgs process. Okay. Labi, ļoti labs stāstījums. Tad turpinam spērt nākamo soli un tad nonākam tagad loģiski pie pārdošanas izmaksām, kas, kā tu pats kādreiz esi teicis, bez mazliet ir viens no galvenajiem un svarīgākajiem momentiem. Precīzi, pareizi noteikt šīs izmaksas. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Nav svarīgi precīzi viņas noteikti. Svarīgi ir viņas noteikti kaut kādā apjomā. Tātad pārdošanas izdevumi iepriekš mūsu uzskaitīto lietu nodrošināšanai, protams, ka mums uzņēmumā ir izmaksas. Tā interesantā lieta ir, tad, kad tu dibini uzņēmumu, tad, kad tu esi mazs uzņēmējs, tu viņas neredzi. Tas ir tas, ko tu dari, vai ne? Tev nav tās izmaksas. Kādas izmaksas piezvan uz Zviedriju tagad uz tās? Jā, tieši tā. Bet tad Zviedrija sāk zvanīt atpakaļ. Un
tad ir jautājums, kurš pacels klausuli, ka man ir jāsēž un te kausi jāštancē, vai ne? Man nav laika tam. Lūk, tātad tas ir brīdis, kad mēs saskaramies ar pārdošanas izmaksām. Jautājums ir, vai mūsu pārdošanas izmaksas cilvēks, kas paceļ telefonu, ir pārdošanas vai administrācijas izmaksas, skatoties no peļņas zaudējuma aprēķina tur tiem dokumentiem, tam nav nozīmes. Pieņemsim, ka tā ir administrācijas izmaksas, jo administrācija ir jāveic uzņēmumā. Tātad jautājums ir, kas tad mums ir ties pārdošanas izmaksās iekšā, cik lielām viņām ir jābūt? Jā. Pirmo sākumā mītu dzēsīšu no tava un varbūt no citu klausītāju prātiem. Digitālai kanāli nav lētāks pārdošanas kanāls par fiziskiem kanāliem. Viņš īstenībā no naudas plūsmas skatu punkta ir dārgāks. Iedomājamies tagad. E-veikals. Lai cik tas dīvaini nektos? Jā, tātad savies e-veikals vai platformas. Tātad es ilustrēšu. Mēs ražojam kausus, un man viņi ir jāpārdod. Es aizēju uz veikalu, veikals paņem manējo kausu, pārdod pa 20 eiro, kas ir tirgus cena, man samaksā 10 eiro. Uz fizisko veikalu. Jā. Man tā tad ir 10 eiro, kas ir interesanti, tos atlikušos 10 veikals no manis neprasa. Man viņi nav tā ir veikala uzcenojums. Man par viņiem galva nesāp. Bet tagad, iedomājamies, digitālajā vidē es kaut ko mēģinu realizēt. Man ir jāmaksā par reklāmu uz savu e-veikalu, man ir jāmaksā par reklāmu savajās platformās, vai ne, man ir jādabūna cilvēku uz turieni. Bet tā jau vairs nav pēcapmaksa, vai ne? Tā ir priekšapmaksa. Tātad, lai pārdotu 20 eiro vērtu kausu, man izdevumi ir 0 veikala gadījumā, bet izdevumi internetu kanālā man ir 10 eiro. Un tev jādabūna kaut kur tie 10 eiro. Veikals tev viņus neprasa. Tā ir tā lieta, par kuru mēs bieži par neaizdomājamies. Īpaši tas ir svarīgi tad, ja tu gribi īsā laikā notirgot lielu apjomu ar produktu. Veikals, viņš paraksta līgumu, viņš to samlokē 60 dienās, viņš tev samaksās. Bet internets tev var nesamaksāt vispār. Tu var tur arī nepārdot to produktu. Tātad internetu kanāli ir riskantāki, naudas plūsmas ziņā smagāki un noteikti nelētāki kanāli. Tas ir kaut kur no veciem laikiem palicis mums kaut kur iesakņojies galvā, ka man nav naudas priekš mazumtirdzniecības, es tirgošu internetā. Ne, tu ātri atdursies pret to, ka tu internetā nevar notirgot neko. Jā, bet varbūt tomēr ir tā, ka internetā ir sasniedzamība. Tu sasniedz plašāku to auditoriju nekā ienāk tavā veikalā fiziskajā. Tā vai tad nav? Nē, kāpēc tā būtu? Ja tu tērē pietiekami daudz tam reklamēšanai digitālā veikalā. Tā ir tev pārdošanas izdevumi. Jā, tā tu sasniedz lielāku auditoriju taču. Lielāka auditorija nekā ar veikalu. Jā. Lielāka mērķa auditorija nekā ar veikalu. Iespējams, bet man tagad ir jautājums, tu jau sasniedz ārkārtīgi daudz liekas auditorijas. Ar veikalu tu liekas auditorijas sasniedz nedaudz. Ne? Tā ir laba domāšana no reklāmas skatu punkta, bet no pārdošanas skatu punkta tā īsti nav jēdzīga domāšana tādēļ, ka Labi, bet 10%, ja mums ir 10% jēdzīga auditorija no miljonus skatītājiem, tik un tā būs vairāk nekā, tur, teiksim, 25% fiziskajā veikalā no 1000 tiem, kas ienāk. Nu. Ne, bet cilvēks ir ienākais veikalā, viņš ir iepirkšanās režīmā, vai ne? Tas ir mans senais piemērs par baltmaizi un peldbaseinu. Tātad tu vari man mēģināt pārdot peldbaseinā baltmaizi, vai ne? Tu vari iet garām tur tajā ailē, kur aizpeldos, un teikt, klausies, te ir diezgan labi baltmaizi, negribu nopirkt. Kāpēc tu gribās ēst, īstenībā nav slikta ideja? Piemēram, bet tā problēma ir tā, ka ir diezgan liela iespēja, ka es viņu tur nenopirkšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu pieredzējis baltmaizi pirkt veikalā, vai ne? Tas ir saistīts mūsu iepirkšanās paradumiem. Tā ka nē. Tas, ko tu dari internetā, ir komunikācija. Ir atšķirība, protams, internetā ir pārdošanas kanāli un komunikācijas kanāli. Kā mēs zinām, kur ir pārdošanas kanāli, kur ir komunikācijas kanāli? Man patīk teikt tā. Paņem uztaisam šī momenta, šīs sekundes šķērsgriezumu visai Facebook auditorijai, visai Amazon auditorijai. Nodal nos pārdevējus, kuri tur ir citi iemesli dēļ, bet paskatāmies, kāda proporcija Facebookā ir, lai kaut ko pirktu. Tātad pirkšanas režīmā. Man tos patīk saukt par režīmiem. Es atrodos pirkšanas režīmā. Kur es atrodos? Facebookā man ir citi režīmi, es tur esmu komunicēšanas režīmā, sašutuma veidošanas režīmā, vai ne? Informācijas dusmošanās režīmā. Es esmu daudzos dažādos režīmos. Pirkšana reti. Ir, bet reti. Amazon savukārt, kad es atrodos, es esmu pirkšanas režīmā praktiski vienmēr. Tātad viena ekspozīcija Amazonā vairāk aiziet pārdošanai nekā viena ekspozīcija Facebookā ar milzīgu koeficientu, ar lielu koeficientu. Tātad tur ir atšķirība. Un tā ir tā atšķirība starp maizes pārdošanu peldbaseinā un veikalā, un to vajag ļoti ņemt vērā uzņēmējiem. Viņiem liekas, ka tas nenozīmē, ka Facebookā nevar nopārdot. Var, protams, īpaši mazos pirkumus, kas ir impulsu pirkumi. Ja tu man peldbaseinā izkarinās kaut kādas mazas nieciņas, ko es varu nopirkt savam bērnam, bet ceļam uz mājām ejot, taču pasaka, protams, ka es viņu nopirkšu. Bet tā īstenībā būs baltmaize. Atkal turpinot piemēru. No produkta, protams, atkarīgs, jā, lielā mērā. Bet par tām izmaksām vēl. Tātad mums ir jārēķinās, ka produkta pārdošanai eksistē izmaksas. Kādas viņas ir?
Tie nav 15 eiro vai 5 eiro Facebookā mēnesī nedēļā, vai ne, vai kaut kas tam līdzīgs. Tā varētu likties. Nē, tā varētu likties, tāpēc, ka tas ir tas, ko Facebooks no tevis prasa, un tā kāstuve strādā, protams, Facebooks ir lielākais... Samaksāt 15 eiro, un tur būs miljoniem skatījumu. Vislabākais tas, ka daudz kaut kā to nav pamanījuši, bet Facebook jau pat neparāda tev skatījumus. Viņš parāda estimāciju par sasniedzumu. Viņš parāda to, ka viņš pieņem, kaut kāds viņa algoritms ir izspļāvis. Tas atkal jau, tas nozīmē, ka tu nesasniedz. Vienkārši tu nevarēsi pārdot. Un tad man reizē cilvēks saka, bet mēs taču sākumā pārdevām. Es saku, tiem, kam tu uzdūries, tiem to arī nopārdēv. Un ar to tev auditorija arī pa lielam beidzās. Tātad rēķinam izmaksas, kā mainīgās izmaksas produktu pārdošanā. Ja man ir kauss, kuram tirgus vērtība, kā es nosaku tirgus vērtības, apstos pa cik citi tirgotos kausus, kuram tirgus vērtība ir 20 eiro, laicīgi pieņemam, ka pārdošanas izmaksas ir 10 eiro. Kā tu vari noteikt savajās pārdošanas izmaksas proporciju? Ļoti, ļoti vienkārši. Pat tad, ja tu gribi digitālajos kanālos realizēt, aizej uz veikaliem, kas tirgo līdzīgus produktus un paprast, pa cik viņi iepirktu. Tāpēc, ka tur ir tirgus cena zināma, tātad tu zinās, kāds ir tas uzcenojums tavam produktam. Ir mums margins, kas ir procents no kopējās cenas, un mums ir markups, kas ir uzcenojums tai cenai, ko tu prasi. Vienkārši tas atšķirība, kā tu rēķini. Piemēram, ja mums ir 20 eiro kauss un 10 eiro vairumtirniecības cena, tas nozīmē, ka ir 100% markups, un 50% margins. Tas ir kā tu to izsaki. Problēma, kāpēc es par tiem markupiem marginiem tagad saku, jo aprēķinot pārdošanas izmaksas, lūdzu nesajaukt šos divus skaitļus. Man ir gadījies situācija, ka cilvēki viņus sajauc, un tad rodās problēmas, jo tie procenti tiek aprēķināti pilnīgi absolūti šķībi un greizi. Ideālā variantā, ka tu šķībi viņus aprēķini pārdošanas izmaksas virzienā, bet cilvēciski mēs to vienmēr darām otrā virzienā. Bet tātad vēlreiz nofiksēju, tad, ja es grasos ražot šos te kausus, tad es piezvanu kādam, kas viņus teorētiski varētu iepirkt. Yeah. Ja, paprast, pa cik jūs iepirkt šādus kausus. Yeah. Viņi man pasaka pa 20, tad man ir skaidrs, ka... Viņi tev varbūt arī nepateiks, bet tad tu pasaki, reku, man ir pa 10 eiro, viņš šeit pārdodās, pa cik jūs viņu liksiet veikalā. Ok, skaidrs. Jā, tā nav nekāda slepena informācija. Visbiežāk šāda informācija arī padalīsies. Vai arī pavisam vēl vienkārši, ja tu zini, ka tu neesi kaut kur atpalicis izmaksās, tu vienkārši apskaties, pa cik viņas tajā veikalā tiek tirgots, tad jau tu redzi, pa cik tu esi gatavs viņas notirgot. Tā starpība varētu būt pārdošanas izmaksas, bet ar šo uzmanīgi. Šo tad, ja tu zini, ka tu efektīvi ražo. Lūk, tātad mēs esam noskaidrojuši veikalā 20, viņš man saka, ka viņš man iepirks pa 10. Ideālā variantā mēs šo nedaram pa telefonu, bet fiziski. Cik vien tas ir iespējams uz kaut kādu nelielu veikalu aizēju, jo es šeit palielam, es jau saprotu, mūsu mērķa auditorija ir pārsvarā mazie ražotāji, viņi var atļauties šādi izdarīt. Kāpēc tas ir jāzina? Jo tāpēc, ka ja tavs draugs, kas tirgo pienu, tev ir pateicis, ka viņš tirgo pa eiro, un viņi tirgo tālāk pa eiro 30, tev radīsies sajūta, kad ir 30 centu uz eiro uzcenojums, vai ne? Kas ir 33% markups. Margins, kaut kas, vai nenodarbosies ar matemātiku šobrīd. Lūk, tu kļūdaini uzskatīs, ka tas ir visiem produktiem tā. Bet piens, maize, piemēram, specifiski produkti, viņiem ir ļoti īsts plaukta dzīves ilgums, tāpēc viņiem ir salīdzinoši nelieli tie margini. Kamēr tādai lietai kā kausam, tas margins būs milzīgs. Es teiktu, ja tu viņu gribētu liela veikala plauktā nolikt, es teiktu, ja 20 eiro ir tirgus cena, viņu tev iepirkt labāk gadījumā pa kādu 8. Tas ir man galvā esošs prognoze, man nav nejausmas. Bet tā starpība ir pārdošanas izmaksas? Jā. Tā ir tās tevs pārdošanas izmaksas. Tātad, ja tu esi ieplānojis, ka tu gribi pārdot 1000 kausus, un tie ir 10 eiro par kausu tavās pārdošanas izmaksās, ko tas nozīmē? Mums pārdošanas budžets ir 10 000 eiro. Šausmīgi daudz izklausās. Izklausās, vai ne? Bet, ja tu tos 1000 kausus nogādā pa veikaliem, cik tev ir no tā viss jāmaksā? Necik, tikai tavs telefona rēķins, vai ne? Jo tāpēc, ka to pārdošanu izmaksas uz sevi uzņemās tavs izplatītājs. Ja tu savukārt tagad internetā gribi viņus realizēt, man žēl, tev ir apbēdināt. Nē, tātad ir labā ziņa šajā visā. Sākumā tās izmaksas ir mazākas. It sevišķi vietējiem produktiem, kur tu vari sasniegt vietējā tirgu, izmaksas ir nedaudz mazākas. Kāpēc? Tāpēc, ka tev pašam sev alga nav jāmaksā. B, tāpēc, ka sākotnēji komunicējot, ja nav baigi aizpildīts tirgus, tu noķers cilvēkus, kuriem tas produkts bija vairāk vajadzīgs. Un attiecībā uz viņiem izmaksas ir vismazākās. Tur ir sarežģīta formula, kuras nestāstīšu, bet tā ideja ir tāda, ka katrs nākamais klients tev izmaksā aizvien dārgāk. Tā tiek uzskatīts. Lūk, tātad mēs tos kausus zinām, ka mums 1000 ir jāpārdod. Diemžēl, bet mums būs 10 000 pārdošanas budžets. Un tad cilvēkiem parasti tā kā noliežas rokas, saka, bet mēs tagad sākam ekonomēt, vai ne? Skatāmies, tie būtu 1000 eiro, ja tu pats viņus gribētu notirgot. Skatāmies tālāk, vai ir veikali, kas var paņemt? Var. Tātad tu jau esi mazinājis tās izmaksas uz tā veikala starpības rēķinu, vai ne? Vai tu vari, piemēram, vai tu vari ielikt viņus internetā un mēģināt panākt to, ka sākotnēji produkts pats tiek virzīts. Var, jo tāpēc, ka lielākā daļā platformu jauniem produktiem tiek iedot neliela priekšrocība. Kāpēc? Tāpēc, ka platforma sevi uztur dēļ tā, ka tur ir daudz
pārdevēju. Un ja viņi sāks dot priekšroku ļoti mazai grupai ar pārdevējiem, tie brīdī to platformu vienkārši vairs nelietos neviens. Tātad tā loģika ir tāda, iet iekšā pārdošanas platformās un sākotnēji tev noamortizēsies tās izmaksas uz tā, ka tu vienkārši kā jauns ražotājs tur būs pieejams. Nu, lūk, un svarīga lieta ir nemēģināt tagad pateikt, kad es apčakarēšu sistēmu, un man, lai pārdot 1000 kausas izmaksas, būs 12 eiro. Nu, tie brīdī es teikšu, es apsveicu, tu esi salauzis ekonomiku. Tev ir izdevies neiespējamais. Nav tā nav. Bet, Klau, man ienāca prātā, ja tad es esmu šo sākotnējo darbu izdarījis un pārdošanā ieguldījis, cik tur vajag ieguldīt, un man tagad tie veikali Zviedrijā ir vai internetā vienalga klienti, ja, tad jau it kā man ir kaut kāda datubāze, ar kur es varu strādāt no tā brīža. Jā. Un tikai ir jautājums par to, kas man ir izdevīgāk, vai es tagad cīnīšos vēl par nākamajiem 1000 klientiem, vai es esošajiem 1000 piedāvāšu kausam klāt vimpeli slaveno. Tu jau redzi, tu jau sāc domāt marketingu. Jā, tu vispār no manis te būs mācījies vispār. Tāpēc es saku, es jau jūtos gatavs diezgan. Jā, tātad tas, ko tur saki, ir loģiskas izvēles, līdz kurām nonāk uzņēmēji savā attīstības gaitā. Tā svarīga lieta, tev ir jānokļūst līdz tam brīdim, ka tev ir tā datubāze un tie iepircēji. Un tad patiešām, mārketingā tev ir vairākas izvēles, vai strādāt uz esošiem izplatītājiem ar jauniem produktiem, vai arī paplašināt tirgu uz jauniem izplatītājiem, bet tu nedrīkst to izsecināt pirms tu neesi apzvanījis uz veikalus. Tu nevar pateikt, mēs tagad iepazīstinām vimpeli, tikai tāpēc, ka man pirmie 2 apzvanītie kausus nepaņēma. Tā tas nedarbojas. Tā, kad un šis process, mēs bieži vien arī, es to saucu par tādu uzņēmējdarbības supervīzija, tas process ir visbiežāk, šis process ir tas, ar kuru mēs ejam regulārās konsultācijas cauri uzņēmējiem, un tas ir grūti, un tur patiešām, lai cik, es par cilvēkiem saku, es neesmu psihologs, bet man reizēm tā funkcija ir jāveic, jo es to saucu par rokas paturēšanu uzņēmējiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir visiem mums svarīgi, ka mums ir kaut kas vada šajā procesā, jo viņš ir nezināms, viņš ir grūts, viņš nav sarežģīts, bet viņš ir grūts, un tas ir, bet tā, ka tu tiec tam pāri, tur tev ir lielais tas dārguma lauks, tur ir tā lielā peļņa, tur ir tas, un tie cilvēki, kas ir tikuši pāri šām bailēm no atraidījuma, šīm bailēm mēģināt notirgot sevi produktu, viņi pēc tam saka, es nesapratu, kas man atturēja tajā laikā. Es tiešām nezinu, tas bija kaut kāds prāta, klupiens, nezinu. Jā, bet tomēr ir arī kaut kādi tādi tīri racionāli knifi, teiksim tā, kurus tu šeit ieskicēji, vai ne? Bet vai ir kaut kāds veids, kā iemācīties pārdot? Pieņemot, ka šis te sākotnējais tevs pieminētais baiļus liekas pārkāps, no atraidījuma baila vairs nav, bet tomēr, vai ir kaut kāds veids, kā tu vari saprast visu šitās lietas, ko tu te ieskicēji? Jā, ir tāda lieta kā pārdošanas kursi, bet vispār tā ir interesanta lieta. Tātad, tev nevienmēr pārdošana īstenībā ir svarīgākā funkcija, jo reizēm cilvēciski tīri tu tieši pārdot nemaz nevarēsi. Un tie ir tie cilvēki, kas paši ir attopās reklāmas nozarē. Jo tāpēc, ka reklāmas tam liekas, ka viņš pārdod, bet īstenībā viņš pasīvi pārdod. Tātad, tā ir tā interesantā lieta. Tātad, ja tu jūti, ka nekādi tu nevarēsi pārkāpt tam pāri, neuztraucies, eksistē arī tāda lieta kā tiešā pārdošana internetā. Ne? Tātad tur tu īsti nevienam neko neuzmācies. Tu salīdzinājums ar makšķerēšanu. Tātad ir aktīvā pārdošana un pasīvā pārdošana, proaktīvā pārdošana un reaktīvā pārdošana. Mēs pēc būtības varam uzskatīt, ka visa komunikācija, visa reklāma ir reaktīva, pasīva pārdošana. Salīdzinām tagad ar makšķerēšanu. Ja ir makšķere, tu iemet pludiņu, vai ne? Un gaidi, ka kāds zivtiņu uzķersies. Iemet āķi, pludiņš tikai visu. Iemet āķi, kuram ir pludiņš piekabināts. Jā, tikai pludiņu nevarēs. Makšķerēšanā tu noteikti esi zinošāks par mani. Lūk, tātad tu iemet to āķi. Uz kur ir ēsma. Uz kur virsū ir ēsma. Tātad tu viņu iemet un tad tu vēro. Tas ir tā kā tu uztaisi postu Facebookā, piemēram. Tas ir tā kā tu ieliec kaut kādu reklāmu kaut kur. Tu sēdi un gaidi, kad pieķersies. Un tad caps pieķerās viens un tad viņš ir tevies klients. Lūk, tā ir, lai cik dīvaini neliktos, tā ir reaktīva pieeja pārdošanai. Proaktīva pieeja pārdošanai. Tu paņem harpūnu un tu meties iekšā okeānā, lai ķertu haizivis. Tā ir aktīvā pārdošana. Tev ir jānokļūst līdz tam cilvēkam, tev ir jāuzrunā, tev ir jāstrādā. Lūk, un te ir jautājums. Ja tev ir tik liela pretestība, ka tas tevī rada fizisku diskomfortu, tu nevar izdarīt, un tev vienkārši sāk mati krist ārā, un tev ir veģetatīvā distonija, tev nav iespēja, tas vēl joprojām nenozīmē, ka nevar būt uzņēmējs. Tas vienkārši nozīmē, ka neiespējams pārdevējs no tevis nesanāks nekāds. Un mans ieteikums uzņēmumiem parasti ir tāds, ka tev kādam būtu jābūt tādam, kas pārdod, bet tas var nebūt tu pats. Un tas ir interesantais jautājums par to, ja tev ir 2 pārdevēji štatā, pēc gada viens performē labāk un otrs performē sliktāk, pārdošanas kursos, kur no viņiem tu sūtīs?
tā loģika liktos sūtīt to, kam mazāk padodās pārdošana. Nē, bet pareizais risinājums ir, tev tagad ir tikai viens pārdevējs, tas, kuram veicās labāk, un to arī sūta pārdošanas kursos. Pārdošana tādā ziņā ir tieši tik nežēlīga, un tur arī valda tāds mindsets, vienlaikus, sakot nežēlīga, sakot harpūni, sakot haizivs, es mēdzu aizbiedēt no turienes prom cilvēkus, tātad es gribētu tomēr paaicināt viņus nedaudz arī atpakaļ. Tie ir izteicieni, realitāte nekā tāda nav. Tas vienkārši, tev taču savs produkts patīk. Ja tev viņš patīk, taču mēģini viņu aizgādāt līdz cilvēkiem. Nodot ārpakalpojumā nevar šo funkciju? Nē, pārdošana noteikti nevar. Visi tie, kas piedāvā jums pārdošanas ārpakalpojumu, lūdzu sūdiet viņus 3 mājas tālāk, viņi nezin, ko viņi runā. Kāpēc? Tāpēc, kad pārdošanā ir viena tāda ļoti svarīga lieta, un tā ir piešaušanās, es tā to varētu saukt. Katrai nozarei ir savie knifi. Tādi universāli pārdevēji nav. Vienā nozarē pārdevējs, protams, var kļūt par labus citas nozares pārdevēju, bet tas variants, ka tagad būs mūsu pārdošanas aģentūra, kur pārdos, izņemot ļoti, ļoti specifiskus šaurus gadījumus, tas vienkārši fiziski nemaz nav iespējams. Tā ka, tu ārpakalpojumā nē, bet uz vietas kādam vajag būt. Un man liekas, ka es vienmēr gribu pamudināt tos cilvēkus kaut kā domāt citādāk. Ja tu ieraugi, ka tev ir barjera, padomā citādāk. Man, piemēram, kas ļoti palīdz ar maniem pakalpojumiem, ko es pārdodu, es iedomājos, ka mana potenciālā klienta dzīvē vai viņa uzņēmumā ir mana pakalpojuma formas caurums. Iedomājamies, piemēram, tu ražo kausus, tas labi, ko aizdomāties, tavu potenciālo veikalu, kas no tevis iepirks plauktos, ir tukša vieta, kurā tieši iederētos tas tavies produkts. Un tajā brīdī īstenībā tu nevis uzmācies kādam, bet tu īstenībā izdari viņam pakalpojumu, tu viņam palīdzi, jā. Un tev ir ar tādu domāšanu, tev ir jāiet iekšā tajā pārdošanā. Nu, brīnišķīgi, jā. Saki, Jāni, vai tu šoreiz par pārdošanu arī esi gatavs ieteikt kādu īpašu literatūru? Jā. Šoreizīti ir daudz līdzīgas grāmatas. Vienkārši pirmā, kas man pagadījās par rokai, ir Larijs Kings. Viņš bija televīzijas raidījuma vadītājs. Varbūt es neteiktu, ka nevar iemācīties. Man šitā ir tāda drusku pašpalīdzības grāmata, bet svarīgi ir saprast to, ka pārdevējs ir tas, kas runājas. Nevis komunikācijas vadītājs uzņēmumā. Liela kļūme, kas var notikt, ir, ka mēs paņemam darbā pārdošanā kādu, kas ir strādājis pirms tam reklāmā. Viņš visdrīzāk nevarēs izdarīt to darbu. Ja viņš būs kautrīgs, viņš nevarēs piezvanīt nevienam, jo viņš ir strādājis visu laiku ar pasīvo komunikāciju. Atceramies, pārdošana ir aktīva komunikācija. Tātad? Jābūt runīgam. Jā, grāmata par to, kā runāt ar jebkuru, jebkādos apstākļos. Ideālā variantā mēs varam sevi tam atvērt. Vai mēs varam to iemācīties no pilnīgi nekā, ja mums nav absolūti nekāda dotība? Nē, protams, ka nevar. Jā, nu brīnišķīgi. Esam, kā saka, apgūši vēl vienu, varbūt līdz šim tādu tumšāku laukumu uzņēmējdarbības sākuma posmā. Jā, diemžēl tumšāku laukumu. Šim būtu jābūt visspilgtākajiem īstenībā. Jā, nu cerams, ka viņš arī klausītāju un skatītāju prātos būs paspilgtinājies šobrīd. Cerēsim. Bet zināmā mērā jau var teikt, ka mēs nākamajā sērijā turpināsim kaut kādā ziņā šo pašu tēmu. Mēs runāsim par zīmolu un par komunikāciju, vai ne? Kas arī ir saskana ar pārdošanu. Jā, teiksim tā, ja mārketings ir mana kaislība, tad reklāma un komunikācija ir bijis mans arots 11 gadus. Tā ka to jomu es pārzinu, gan no labajām, gan no sliktajām pusēm. Nu, tad mēs šo to noskaidrosim. Jā, paldies Jāni. Visu labi. Atā. Atā.